Ja algebriskā bija, ka mēs kaut ko pieskaitījām, tad ģeometriskā ir, kad mēs nākamo virknes locekli iegūstam iepriekšējiem nevis pieskaitot, bet šoreiz pierēzinot vienu to pašu skaitli, kuru sauc par kvocientu. Laikam kāds gribēja pateikt, ka tas koeficients, bet aizrījās ir kvocients, ja? Kaut ko tam līdzīgu, jo nu tiešām tā kā, lai tur jābūt ar baigiem, nekomentēsim tālāk. Ja, un tad šī ir atkal mums rekurences formula. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apakaļ pie video. Ja no angļu valodas recurrent atkārtojās, ja, tad, ja mēs gribētu dabūt 100 locekli, tad mums būtu jāprēķina 99 iepriekšējais, nozīmē, mums būtu 99 reizes būtu 99 jāsanāk. Ja 99 reizes jāizmanto šī formula, lai mēs iegūtu 100 virknes locekli. Ja, tad ka mēs viņu atkārtojot varam iegūt visus iegūt virknes locekļus. Ja, tāpēc tas ir recurring. Ja. Nu, piemēram, ja mēs sākam ar B1 būtu, piemēram, 2, un tad Q ir, piemēram, 3, ja, kvociens, ja. Tad B2 būtu iepriekšējais B1 reiz Q, kas būtu 2 reiz 3 ir 6. Tad B3 būtu iepriekšējais B2 reiz Q, kas būtu 6 reiz 3 ir 18. Un tad B4 būtu iepriekšējais B3 reiz Q, kas būtu 18 reiz 3 ir 30, 54. Like that. Šādi te. Ja? Un tad, ja mēs gribētu iegūt šo vispārīgo formulu, tad vispārīgā formula, tātad B1 ir B1, tad B2 būtu B1 reiz Q. Okay? Tad B3 būtu B2 reiz Q. Savukārt B2 ir B1 reiz Q. Mēs dabūjam B1 reiz Q kvadrātā. Okay. B4 būtu B3 reiz Q, bet savukārt B3 ir B1 reiz Q kvadrātā, un tad mēs pieskaitām vēl šo te atpalikušo Q, un mums sanāk, ka B1 reiz Q trešajā, un mēs paņemam B5, un sanāk B4 reiz Q, savukārt būtu B4 atkal ir B1 reiz Q trešajā, reiz Q, un mēs domājam, ka B1 reiz Q ceturtajā. Tad mēs varam spriest, ja mums vajadzētu aprēķināt, ja Bn to, tad mēs paņemtu, kas visiem šitiem ir kopīgs, tam ir B1, tad reizināts Q, bet pakāpē, ja mums ir kārtas numurs 3, tad mums ir otrā pakāpe, 4, 3, 5, 4, tātad atkal pa vienu mazāks, pakāpē n-1. Ja tu esi ticis šitik tālu daudz likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Šāda te ir vispārīgā formula. Bn ir B1 reiz Q pakāpē n-1. Ja. Vispārīgā loce formula. Šādā brīnišķīgi. Ja, un jau no šitā var sākot jau dažādi uzdevumi, vai nav vajadzēja sākt ar šo te. Ja, tad, piemēram, varētu būt uzdevums līdzīgi tā kā iepriekšējais, kas arī bijis eksāmenos, piemēram, B ir 2, un tad B2 ir 4. Tad vajag aprēķināt B3, ja, kāds viņš ir jau, kāds ir kvocients. Right? Tad mēs sākam ar kvocientu, tas ir viens virknes loceklis dalīts ar iepriekšējo, kas būtu 4 dalīts ar 2 ir 2. Tātad B3 būtu B2 reiz kvocients, kas savukārt būtu 4 reiz 2 ir 8. Ja? Šāda tipa uzdevumi varētu būt sagaidāmi kaut kāds eksāmenā. Ja? Un tad izmantot vispārīgā locekļa formulu varētu būt tāds, piemēram, B1 ir 4 un, paņemsim kaut ko, jo tas kvocients arī var būt, paņem 64 un kvocients ir viena puse. Mums interesē aprēķināt, līdz izdomāsim P5. Tad mēs reiķināsim tātad visus pēc kārtas, bet tā noteikti arī varētu. Jāaprēķināt B2, B3, B4 pēc rekurences formulas, bet daudz ērtāk ir uzreiz, ja, izmantot šo te vispārīgā locekļa formulu. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm. Bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Ievietot iekšā skaitļus, bet B5 būtu B1 reiz Q4, kas būtu 64 reiz 1 puse 4, kas būtu 64 reiz 1 32. Ja mēs to uzrakstam uz vienas daļas, 64 ierakstam saucēju, uzrakstam uz vienas daļas, noīsinam un mēs iegūstam 2 pirmās, jeb 2. Ja, tādu uzdevumu varētu būt šodien. Un summas formula, tad arī jāskatās. Tātad summas formula ir kaut kāda šāda. Rekortā mums vispār vajag tikai zināt pirmo virknes locekli, mums neviens nepiekasās ar otro. Tātad B1, Bn ir B1 reiz Q n-1, un man liekas, ka saucējā bija kaut kāds Q-1, right? Ok, ir arī baigi foršais pierādījums šim, bet neiegrimsim tajā. Jā, mēģinot padarīt šos video maksimāli tādus interesantus un ātrus. Tātad, jā,
Tikai nevis te ir B, bet ir summa pirmajam N. Jā, te gan tie skaļi ātri iet uz augšu, tāpēc mēs varam paņemt maksimumus kaut kādu. B1 ir 3, un Q būs 2, un labi ieliks kaut kādu lielu. Mums vajag pirmajam S10 noskaidrot šo kvocientu, bet summu. Tātad mums būtu S10, tajam būtu tātad B1 reizināts ar Q pakāpē 10 mīnus 1, dalīts ar 2. Jā, tas sanāk būtu 3 reiz 2 desmitajā mīnus 1, dalīts ar 2. 2 desmitajā ir 1004, jā, tad 1024, 1024 mīnus 1, dalīts ar 2. Sanāk 3 reizes 100. Jā, tā ir kļūda. Mīnus 1, mīnus 1, mīnus 1. Jo te mums ir Q. Mums ir Q mīnus 1. Man liekas, kaut kas bišķi aizdomīgi. Jā, tad 1023 un dalīts 1. Un sanāk 3, 0, 6, 9. Dalīts ar 1 ir 3, 0, 6, 9. Šādi strādā tās formulas.